rakstu. Pirmo reizi Eitana klusu braucēju. Eitana izēdz 12 gadus jaunu vērts. Tur, protams, komentāros šūmas, ārprāts, kaut tā vārmedicīnas, visiem tad bija viens komentārs tieši tāds, ka sen jau bija laiks, nafig iet pret dabu, pie kā ir novedusi mēģinājums statistikā padarīt par nulli bērnu prenatālo mirstību vai jaundzimušā mirstība, kam ir ģenētisks skaits un slimības. Gala rezultātā mums ir slima sabiedrība un trūkst personāls, kas šos bērnus aprūpē un kopina, psiholoģiski nenormāli pārslodza, un normāli cilvēki, kas varētu strādāt, sakārtot sevi un dzemdēt pēc tam veselus bērnus, vairs nevēlās. Kad sen jau tam bija laiks, nevajadzēja vispār neko šitā. Tā kā Norvēģijā, ja tev sākās izkrišana, neviens neglāba. Visi daba ir paredzējusi, tā kā kādreiz nebija tik slima sabiedrība. Ja bērniņš nepiedzimst, viņam bija kaut kāda ģenētiska problēma, kāpēc ķermenis pārtrauc iznēsāt viņu. Daba to ir ielikusi jau savā visā tajā procesā, lai cik sāpīgi tas būtu, bet, un arī visi tajā mēģinājumi. Labi, ja piedzimst vesels un tā, tas viss ok, bet tad, kad ir viss šitās ģenētiskās problēmas, kad viņš ir paredzēts uz gultu bez jebkādas attīstības, un tās drausmīgas mocības no tiem vecākiem, un tas mēģinājums glābt un to popularizēt un to rakstīt par to grāmatas, šits ir. Vai te vēselē iet un miežas, uzticamākais tur tāda nav, tur pavisams tusam. Speciālistam jābūt piesaistītam, arī dzemdēt tikai sievietes, ka ķermeņa masas indeks nav lielāks par 30, tur, kur pirmo reizi dzemdē, tur tā vecmātes komentārs tur bija vienkārši tik sulīgs un labs, kad īstenībā mazāks risks mājdzemdību problēmām ir tieši tā, kam ir atkārtotas dzemdības un normāls svars, kas ir virs 30, tas BMI, kas ir 72 līdz 95 kg, nevis tās kalsnās pirmo reizi dzemdējušās veseli čupi tikai priekšguļā un tikai ar skrīningu veseli. Apakšā komentārs, respektīvi aizliedz padarīt par neiespējamu. Un tad bija apakšā skaists komentārs, un tad ļoti vienkārši. Tad visticamākais popularizēsies mājdzemdības bez mediķu speciālistu klāt. Jo tur tad, jo tāds arī ir, kad tu mājdzemdētājs, tas pašs dzemdētājs. Bez vecmātēm, bez nekā. Nodrošināts darbs, viņi vairāk novērtē brīvību nekā piesaisti pie šitādēļ. Rīktīgi daudz cilvēku uz to pāriet. Ja vairāk kā miljonus pāriet uz tādu dzīvesveidu. Kārli, tas iepakojums augšā ir iespējams uznest, ja viņš
viņš nav saplēsts. Ja tu viņu saplēst, tad tās pudeles ir jānes pa vienai. Un to darīs Kārlis. Don't. Vienkārši negrābsties. Audi braucienu. Tu kaut ko grabstīsies, es apstāšos un aiz auspuses. Jā, labi, es vienkārši pabrīdu. Nu, lai tā pudele tur stāv, nu beidz viņu bakstīt, pagriez galvu un skaties ārā pa logu. Jāveido nākamās paudzes demogrāfija, izvēlās dzīvot vispār bez bērniem. Viņš dzīvoja sevis brīvīgi. Bērnu audzināt ir dārgi, viņam ir visādas vajadzības, es esmu piesiedis darbu. Nu, bija visāda statistika par to, ka cilvēki ģimenes pārsvarā vēlās 3 un plus lielākus dzīvokļus, kas ir ļoti maz pieejami. Tā kā 3-4 istabas un pat vairāk. Tādu ir ļoti maz. Un tie, kas ir pāris, tā kā 2 istabu dzīvoklis. Viena istaba īsti tā tika nē. Bet tās tagad ir virtuve studio, virtuve viesistaba un atsevišķi guļamistaba. Jā, par lielo dzīvokļu neesamību gan jā. Aizsardzības budžetam kredītā ar atmaksas termiņu 45 gadu. Uzšot maz procentu un ilgs atmaksas termiņš 1,6. Lieliski nākamās 2 paudzes norokam. Apsaimniekošana un izsaimniekošana. Nu, kā ir pierādījies, ka nav vajadzīgs smadzenes, lai saņemtu labu algu. Un cilvēki, kam ir smadzenes un kas tiešām saprot, ko dara un kas ir spējīgi vispārēt tā klusām nos no sociuma, no sociālajiem, no minimāliem līdzekļiem. Viņš saprats, ka viņam nevajag daudz, un ja viņi nenovērtē, viņš to bullshit neizdarīt. Bullshit kopā strādāt. So. Savus minimālos rēķinus man gadā ir jānostrādā 5 tieši 65 dienas. Nu, dārziņam ir pašam un zemi kaut kāda māja arī. Varot to ekonomiku. Latvijā pieauga ekonomikas. Aplūkšņa augsts. Kur vēl tāds maksā? Man neviens nav parādījies redzes labāk, var dabūt aplūkšņa augstu.